Pirmais ir izglītošana. Pirmais un galvenais ir izglītošana. Un vēl būtiski ir tas, ka to izglītošanu vajadzētu teikt pašiem jauniešiem, nevis valsts institūcijām. Valsts institūcijas to varbūt var koordinēt un finansēt, bet tas tā kā papardziedam, tas ir labākais, ka runā līdzīgs ar līdzīgi, nevis atbrauc ierēdis un stāst jauniešiem par to, kā jums te tagad vajag kopt savu veselību vai kaut kā tālāk. Tā kā tādā ziņā tas pats galvenais centrālais punkts ir, es redzu, ka jāstiprina šādu un līdzīgu organizāciju spējas visdažādākajos veidos ar likumdošanas atbalstu finansiālo, ar to, ko sauc par politisko gribu, respektīvi tie sabiedrības veselības mērījumi, un tad viņiem ir jābūt uz galda un jāredz, kāda ir tā statistika un kāds ir mūsu mērķis gada beigās un pēc 2 un pēc 5 gadiem. Tā kā tas ir politiskā griba no augšas un atbalsts jauniešiem no apakšas.